kāpēc tas ir svarīgi pievērst uzmanību planšetes izdošanas gadam? Paņemsim šo te Galaxy Tab 4. Un es jums silti iesaku apskatīt specifikāciju portālā gsmarena.com. Kāpēc? Jo skatāmies, svarīgākais būtu OS Android versija. Šobrīd YouTube aplikācija darbojas sākot no Android 8.0. Un ja jūs nopērkat šādu te Tab 4, kuram Androids nav 8, ja, tad, diemžēl, YouTube uz šīs te planšetes nedarbosies. Tāpēc skatāmies, ideālajā gadījumā, ja viņam 8. versija jau ir no paša sākuma, un tad ir iespējams upgradeot, jo tad jūs būsiet droši, ka iegādātā planšete, ja, darbosies ilgu laiku, un aplikācijas uz viņas arī darbosies ilgu laiku. Pretējā gadījumā var sanākt, kā ar šo planšeti, ja, iegādājoties, jā, kaut kādas aplikācijas darbosies, bet YouTube skatīties nevarēs. Un kas vēl forši ir šajā portālā GSM Arena, ka uzreiz var arī salīdzināt ar kādu citu. Salīdzināsim ar Galaxy Tab S6. Jā, salīdzinām, skatāmies, ja, ka viņiem ir dažādi izdošanas gadi, tam 14, šim 19. Un tālāk jau skatāmies uz OS. Šim ir Android 4, šim jau ir Android 9. Jā, un kuru var atjaunināt līdz pat Androidam 12. versija. Kas nozīmē, ka iegādājoties šo stabili vēl pāris gadus, YouTube aplikācija uz šī te Galaxy Tab S6 darbosies. Uz šī nekas nedarbosies. Tā kā lūdzu skatāmies un pievēršam šim uzmanību.